Šodien ir svarīga diena. Latvija ir pievienojušies 260 miljoni dienvidamerikāņu. Kā tas ir saprotams? Tūlīt pastāstīšu. Jo šodien stājas spēkā Mercosur un Eiropas Savienības līgums. Tas paredz to, ka gandrīz visām precēm, ar kurām mēs tirgojamies, no Eiropas uz Dienvidameriku un atpakaļ, tiek atcelts muitas nodoklis. Varbūt ne uzreiz, bet palēnām. Ko tas nozīmē? Ka Latvijas tirgu un Eiropas Savienības tirgu ienāks gaļa, dārzeņa, eļļas un tam līdzīgi pārtiks produkti bez muitas nodevas, tātad būs daudz lētāki. Ko iegūs pretī Eiropa? Eiropai tiek atcelti tarifi automašīnām, mašīnām un citiem, smagās rūpniecības izstrādājumiem. Kopā izveidojās lielākais pasaulē brīvās tirdzniecības tīkls, kas apvieno 760 miljonus patērētājus Eiropas un Dienvidamerikas valstīs. Tā ka tuvākā laikā labais ir tas, ka uz Dienvidamerikas preces kļūs lētākas un pieejamākas iedzīvotājiem, tas arī daļai bremzēs pārtikas cenu kāpumu. Protams, problēma šeit būs gaļas audzētājiem, kuriem būs sīvāka konkurence pret Argentīnas un citu kaimiņu valstu lielopu gaļu. Savukārt augļi un dārzeņi neko nezaudēs, jo banānus pie mums neaudzē, arī laimus un citus augļus, kas nobriest Dienvidamerikā. Šeit varētu bažīties Spānijas zemnieki. Jāsaka, kad pieņēmām Mercosur līgumu, Eiropas Savienībā bija diskusijas, bija daudzas valstis, kas bija pret, Francija, Polija, Austrija, bet gal galā ar balsu vairākumu šo te līgumu pieņēma. Tā kā gaidīsim, kad mūsu veikalu plauktos būs arvien vairāk Dienvidamerikas preču, kas palēnām konkurēs ar pārējo valstu, arī ar Latvijas izstrādājumu.